Šodien mēs esam pasākumā Kā ar tabū, kas ir tāds kā diskusiju vakars, kurš sadalās divās daļās, kurā mēs vispirms sākumā diskutējam par dažādām tēmām un iepazīstamies savā starpā, un pēc tam jau būs lielās debates. Un debatēt būs viena ļoti spilgta tēma, kur vajadzēs runāt par un pret, respektīvi, tu būtu par, es būtu pret to tēmu, kaut arī, piemēram, mans viedoklis ir par, bet es pamēģināšu, kā būt pret. Tas ir pats interesantākais, sajust to empātiju, cita kurpēs, tā varētu teikt, pēdiņās. Un argumentējot par jebkuru tēmu, ir svarīgi ievērot visas perspektīvas un aspektus. Viss sākās ar to, ka bija šī nometne Sarkanā Krusta vasaras akadēmija, kurā mērķis bija sociālā līdzdalība un tās izpētīšana un saprašana. Un zem tā arī mēs sākām domāt, kā vispār cilvēki var sociāli iesaistīties un līdzdarboties. Jauniešu viedoklis patiesībā ļoti, ļoti svarīgs. Un, lai savu viedokli pamatotu, atrastu savu iekšējo kodolu, ir svarīgas argumentācijas prasmes, pamatot savus argumentus un to, ko mēs vēlamies. Mēs esam Sarkanā Krusta jaunatne, un es ieteiktu pievienoties arī tev. Šo 2 gadu laikā, kopš es esmu šajā organizācijā, tā ir mainījusi mani kā cilvēku dikti un mainījusi vērtības, par kurām es pastāvu. Un es esmu sapratusi to, ka daudz skaistāk ir dot nekā ņemt.